Gautama Buda, 23. marts 2005. gads. Es esmu atnācis atmodināt jūsu apziņu no ilgā miega. Es esmu Gautama Buda, atkal atnācis caur šo sūtni. Zināšanas, ko es atnācis jums dot šodien, attiecas uz mani iemiesojuma laika, kad biju princis Sidharta. Es biju mežā daudzas dienas, to skaits man ir zudis. Tajā laikā lija tropiskais lietus, bija karstums, dienas mijās ar naktīm un pēc nakts atkal nāca diena. Viss man bija zaudējis jebkādu nozīmi. Es sapratu, ka šajā pasaulē vairs nav nekā, kas mani interesētu, kas saistītu manu uzmanību. Es sēdēju zem banjana koka meditācijas pozā. Mana apziņa atstāja mani, es aizgāju citā realitātē, daudz smalkākā realitātē, kas kļuva man par reālāka nekā mežs, kurā es atstāju savu fizisko ķermeni. Es turpināju sēdēt zem koka un vienlaikus biju citā realitātē, bez laika. Es izbaudīju svētlaimi un prieku un brīvību. Nav šī pasaulē tik spēcīgi jūtu kā tās, ko es izjūtu tur, kad biju tajā realitātē. Es negribēju atgriezties ķermenī, pārāk daudz ierobežojumu, pārāk tumša ir šī pasaule, kurā es atstāju savu ķermeni salīdzinājumā ar to pasauli, kurā es biju šīs manas meditācijas laikā. Es izjūtu vienotību ar to augstāko, ko es pieņēmu par atmanu. Tā bija svētlaimes ekstāze, ko nevar izteikt nevienā pasaules valodā. Kas pamudināja man atgriezties ķermenī, ko es atstāju mežā sēdošu meditācijas pozā zem banjana koka? Man bija jāpastāst citiem par iegūto pieredzi. Es atradu vietu sevī, kur nebija sāpju un ciešanu, kur bija tikai svētlaime un miers, bezgalīga mīlestība. Es varētu turpināt būt tajā vietā arī turpmāk. Es biju meklējis to vietu ilgus gadus, un es atradu to vietu. Par savu vislielāko tā iemiesojuma sasniegumu es uzskatu spēju piespiest sevi atgriezties ķermenī. Mani virzīja līdzcietība pret tām dzīvajām būtnēm, ko es atstāju uz zemes, un kas savā ārējā apziņā neko nezināja par to vietu, kur es tikko biju. Es atgriezos ķermenī, lai gan spīdēja saule un bija tveice, un es jūtu sev apkārt augstumu un tumsu. Man priekšā bija grūts uzdevums – pastāstīt ļaudīm par to vietu, kur es tikko biju, parādīt viņiem ceļu, pa kuru es biju gājis līdz tai vietai, kas atradās manī. Kāds gan bija mans pārsteigums? Kad es atradu sekotājus, šie ļaudis nekad nebija izjutuši to svētlaimi, ko es izjutu savu meditāciju laikā. Šie ļaudis bija tālu no pilnības, viņi nevarēja sajust manu vibrāciju tīrību, daudzi no viņiem vienkārši akli ticēja man. Es redzēju viņu acīs tādas ilgas pēc tās pasaules, par kuru viņu prāta apziņā nebija saglabājušās atmiņas, bet viņi ticēja visam, ko es teicu. Viņi bija ar mieru izpildīt visas manas prasības, lai atkal iegūtu absolūto svētlaimi un mieru. Es noliecu galvu šo ļaužu priekšā. Es biju gatavs viņiem kalpot, un viņu dēļ es atgriezos atpakaļ. Miljoniem dzīvo būtņu pārdzīvo neiedomājams ciešanas uz šīs planētas. Viņi ir iesprostot savos fiziskajos ķermeņos, kas līdzinās mūmijām. Šiem ļaudīm bija vajadzīga mana palīdzība. Es atgriezos, lai palīdzētu visām dzīvajām būtnēm, un es to daru līdz šim laikam. Es esmu Tatjanas ķermenī, es esmu daudzu citu cilvēcisko būtņu ķermeņos uz šīs planētas. Es palīdzu viņiem no viņu iekšienes, jums ir grūti tam noticēt, droši vien tas var nesakrist ar tiem priekšstatiem, kādus jūs esat ieguvuši no tiem vai citiem avotiem un grāmatām. Bet es un citi gudrības skolotāji esam jūsos kā jūsu daļas, kā jūsu augstākais es. Mēs nevaram aiziet no šīs planētas, kamēr mūsu vismazākā daļa ir ieslēgta jebkura cilvēka ķermenī, kas vēl ir spiests iemiesoties uz šīs planētas un pagaidām vēl nevar atbrīvoties no sansāras riteņa. Tāpēc mēs nākam ar mūsu mācībām atkal un runājam, saprotam tai auditorijai, par kuru mēs zinām, ka tā saņems pieeju mūsu materiāliem. Lai cik vienkārši mēs neaprakstītu patiesību, jūs to nesapratīsiet. Lai cik sarežģīti mēs neaprakstītu patiesību, jūs to nesapratīsiet. Bet jūs varat aptvert visu patiesību uzreiz kā jūsu apziņas atklāsmes mirkli, kā pēkšņas apskaidrības mirkli. Jūs visi esat spējīgi apzināties patiesību, un tas notiks ar katru no jums. Varbūt ne ar visiem tas notiks šajā dzīvē, bet jūs noteikti piedzīvosiet atklāsmi. Patiesība atnāks pie jums ne vārdos un ne tēlos, tā vienkārši pēkšņi attausīs jūsu smadzenēs. Un tas būs kā zibens uzliesmojums, kas izgaismo zemi no vienas malas līdz otrai. Līdz jūs nespēsiet vairs gulēt, šīs atklāsmes mirklis būs līdzīgs atmodē no ilgstoša miega, kurā jūs gulējāt miljoniem gadu. Šo atmodas mirkli nav iespējams sajaukt ne ar ko citu. Šis ir moments, kad jūsu apziņa pacelsies jūsu augstākā es līmenī. Jūs atcerēsieties, kas jūs esat un kāpēc jūs esat atnākuši uz zemes. Jūs nevarēsiet vairs gulēt katru minūtu un katru sekundu, ko pavadāt uz zemes, jūs izlietosiet, lai palīdzētu visām dzīvajām būtnēm, lai pastāstītu viņām par jūsu izjusto atklāsmu un parādītu tām ceļu, kas ir jūsu sirdīs.
Jūs kļūsiet par atmodināto, par iemiesījumā esošu Budu. Tā ir nākamā cilvēces attīstības pakāpe, rase, kas sastāv no Budām, bet sākumā parādīsies ar vien vairāk un vairāk cilvēkam būs spējas, ar kurām tie stipri atšķirsies no citiem. Šie ļaudis atradīs sev līdzīgus uz visas zemeslodes un apvienosies vispārējai kalpošanai visai dzīvībai uz zemes. Tā ir jaunā cilvēku rase, sestā cilvēku rase, kas jau sāk piemiesoties un kas jau izpaužas starp parastajiem cilvēkiem, kuri vēl nav pārvarējuši daudz savas apziņas ierobežojumus. Kad kūst sniegs, tad vispirms rodas dažas no sniega brīvas vietas, pēc tam tādu vietu kļūst aizvien vairāk, uzdīg zāle, pēc tam uzzied puķis, īsā laikā visa zeme, cik tālu sniedzas skats pārveidojas un piepildās ar jaunām krāsām un jaunām smaržām. Zemes pārveidošanās sāksies ļoti ātri pēc kosmiskajiem termiņiem. Pašlaik mēs vērojam dažas vietas, kas ir brīvas no stingzinošās cilvēciskās apziņas miega augstuma, kas gatavas atmodai vai ir jau atmodušās un uzplaukušas pirmajos ziedos, kas parādījušies zem sniega. Mēs vērojam jūsu ziedēšanu. Cilvēks ar atvērtu apziņu tiešām atgādina neparastu ziedu. Ja paraudzīties uz viņu smalkajā plānā, es atnācu atmodināt jūsu apziņu no ilgā miega. Mostieties, paskatieties uz jūsu atmiņu.